Runājot par ķekalu. Iebraucām iekšā veikalā Lība. Mums te vajadzēja uz Jāņa Rozes grāmatnīcu. Un skatāmies, kaut kāda jauka kafejnīciņa attaisījusies vaļā, kur ir kaut kādas kūciņas, bulciņas iekšā. No bulciņas ne, tur kūciņas iekšā. Un mēs dēlu nolēmām, davai pa vienai kūciņai. Vienmēr sakot, teiksim tā, viens kartupelis un viens ļoti interesanti uztaisīts Napoleons. Šitais te izmaksāja mums 13 eiro. Un padzerties vēl, jā, par to atsevišķu tēmu. No dzeramajiem viņiem ir ļoti spēcīgi novecojusi sula ar veciem derīguma termiņiem, uz ko viņš man pateica, ka, ja būs slikta, tad viņš atdošot naudu, ja būs labi, tad lai dzerot. Un šitā te kafija bez kofija. Ko es gribēju teikt? Kad suliņa bija veca, viņa reāli oda. Šitais te kūciņa, godīgi sakot, viņa bija nekāda. Es nevaru teikt, ka viņa bija negaršīga. Viņa bija nekāda. Vienkārši. Man tāda sajūta bija, tā, kad es viņu ēdu, kad es esmu saslims ar Covid. Tāpēc, ka garš tai kūkai nebija no vārda pavisam. Kartupelis, ko dēls paņēma, mīksts kartupelis apliec ar ļoti cietu šokolādi, kuru tur drupa visu laiku viņam. Es nevaru teikt, ka bija ļoti negaršīgi, bet atkārtot laikam vairāk iet uz turieni negribās. Bet pamēģinājām. Tā kā, pamēģiniet arī jūs.